Pagājušā svētdienā Daugavpilī notika tiešām vēsturisks notikums. Pēc 78 gadiem mūsu pilsētā Borisa un Gleba pareizticīgajai katedrālē notika dievišķā liturgija, kuru kalpoja 6 virsgani no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Šveices. Svētku dievkalpojums tika veltīts viņa eminences augsti svētītā Daugavpils un Rēzeknes bīskapa Aleksandra arhierēja Hirotonijas 10 gadu jubilejai. Šajās dienās ticīgie svinēja arī 103 gadus kopš Daugavpils vikārās eparhijas izveidošanas un 3 gadus kopš Daugavpils un Rēzeknes eparhijas izveidošanas. Tieši šie notikumi arī mudināja bīskapu Aleksandru paņemt rokās spalvu, lai iemužinātu uz papīra to ceļu, ko nogāja pareizticīgā baznīcā mūsu novadā. Virsgana vārds tieši tā nosauca savu darbu 2 sējumos viņa eminences augsti svētītais Aleksandrs. Kad es sāku savus virsgana darbus, es, protams, nedomāju, ka tās visas svētrunas, viss, kas bija uzkrājies manā sirdī, manā dvēselē, tiks attēlots šajā darbā 2 sējumos, kur varēs izsekot visu mūsu eparhijas darbības procesu šajos manas kalpošanas 10 gados. Šim izdevumam ir 1000 eksemplāru. Iepazīties ar to varēs publiskajās bibliotēkās. Grāmatu varēs iegādāties Latvijas baznīcās. Preses konferences laikā tika skarta tēma arī šodienas cilvēku attieksmes pret baznīcu. Baznīcas kalpotājs piekrita, ka mūsdienas cilvēkiem parādījās patērētāju attieksme pret baznīcu. Vairākums atnāk uz 5 minūtēm, lai palūgtu Dievam kaut ko vai arī paņemt svētu ūdeni. Tas viss ir pārējošs, uzskata bīskaps Aleksandrs. Mēs lūdzamies arī pašiem cilvēkiem, tāpēc jau mēs arī strādājam, sludinām. Izpildām apustuļa vārdus, ka mums ir jāstrādā laikā un arī nelaikā sludināt evangēliju. No mums ir atkarīgs, lai cilvēkiem būtu pestīšana, būtu ticība Dievā. Tāpēc, ka šodien vairāk nav uz ko cerēt, jo garīgā pestīšana ir ļoti svarīga katram no mums. Noslēgumā baznīcas kalpotājs atzīmēja, ka Dievs ir katra cilvēka sirdī, dvēselē. Agrāk vai vēlāk viņš to saprot, un agrāk vai vēlāk viņš atnāks uz baznīcu.